Dzīvestriecīgi bērni un profesionālas peldēšanas treneres vadībā ar prieku apgūta prasme, kas noderēs visai dzīvei. Tā ir aina, kas paveras Varakļānu peldbaseinā, kur pateicoties Madonas novada pašvaldības īstenotajam veselības projektam, notiek peldēšanas nodarbības bērniem. Visu laiku, kad mēs ejam ar klasi, tad visi ļaustās, kā viņi grib uz basēnu. Tas ir jautri un veselīgi. Tu vari kārtīgi atpūsties un peldēt. Es mācēju peldēt, kad šeit ierados, bet šeit iemāca kā pareizāk peldēt. Nodarbības baseinā tas ir ļoti veselīgi un ieteicams jebkurā vecumā. Un jo ātrāk mēs iemācāmies peldēt, jo mēs esam drošāki dzīvē. Uzlabojas viss ķermenis, fiziskās spējas, muskuļi, sirds, asinsvadu sistēma, elpošanas sistēma, mazinās stresu. Viņi arī iemācās uzvesties ūdenī pie ūdens. Tā kā tās nodarbības ir ļoti, ļoti vēlamas, un viņas ir daudz pa maz. Noteikti vajadzētu vairāk. Nāk arī pieaugušie, seniori un arī vīrieši nāk. Grupas ir pilnas, un man ir prieks strādāt ar tik aktīviem cilvēkiem, kas domā par savu veselību. Šīs nodarbības ir daļa no plašāka veselības veicināšanas un slimību profilakses projekta, ko Madonas novadā īsteno pašvaldība, nodrošinot bezmaksas aktivitātes dažādām mērķgrupām, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām visā Madonas novadā. Šobrīd ir otrais periods uzsākts, kurš sākas no 2025. gada līdz 2029. gadam. Tajā būs iekļautas 14 dažādas aktivitātes un dažādām mērķu grupām. Tas viss lielākais akcents ir uz vingrošanu, jo tā bija vispieprasītākā novadā. Arī jauniešiem būs aktivitātes, lekcijas par veselīgu dzīvesveidu. Riteņbraukšanas nodarbības jaunu mēs ielikām iekšā pārgājienus dažādās novada vietās. Arī senioru diena un vēl dažādas aktivitātes. Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzekļiem, neizmantojot pašvaldības finansējumu. Šajā plānošanas periodā projekta kopējais apjoms Madonas novadā, tostarp Varakļānos, ir aptuveni 240 000 eiro. Katrai aktivitātei ir valsts līmenī noteiktas prasības par piesaistāmajiem speciālistiem, un tie ir gan Rīgas, gan vietējie treneri, kuri nodrošina gan klātienes, gan attālinātās nodarbības. Kā uzsver viena no pieredzes bagātākajām aerobikas trenerēm Vēsma Vārsberga, iedzīvotāja aktivitāte ir liela un projekta pienesums patiešām vērā ņemams. Mēs vingrojām gan Madonā, gan Madonas novadā, un atsaucība bija ļoti liela. Cilvēkiem patika kustēties, un viņi to dara labprāt. Viņi uzlabo ne tikai savu veselību, pašsajūtu, bet viņi arī tur iegūst emocionālas, pozitīvas sajūtas un socializējas ar citiem cilvēkiem. Un mēs zinām, ka šobrīd ļoti daudz slimo ar sirds un asinsvadu slimībām, arī demences problēmas mums ļoti daudziem uz vecumu. Tāpēc es visiem iesaku apmeklēt šos projektus, izmantot šo iespēju, kura ir bez maksas, nākt un likt ieguldījumu savā veselībā. Šeit vietā uzsvērt, ka projektā pieejamas ne tikai sporta nodarbības, bet arī veselīga uztura meistarklases un citas aktivitātes. Madonas mājaslapā tiek publicēts visas aktivitātes. Ir WhatsApp grupas, kur var pieteikties un visaktuālāko informāciju saņemt. Cilvēkiem, kuri grib piedalīties, ir pašiem jāseko līdzi. Un jāuzrunā arī draugi, paziņas un jāmudina sevi piedalīties šajās aktivitātēs. Kā uzsver pašvaldībā, dalība nodarbībās ir bez maksas, taču nereti vietu skaits ir ierobežots, tādēļ jāsako līdz informācijai par katru konkrēto aktivitāti. Ir arī, kur ir jāpiesakās, jo ir limitēts dalībnieku skaits, kā piemēram Varakļānu peldbaseinā uz aerobikām, tad ir jāpaspēj pieteikties, bet tā mēs nelimitējam. Tomēr, lai maksimāli daudz cilvēku var piedalīties un gūt savu labumu. Vēl tikai jāpiebilst, ka regulāras aktivitātes un profilakses pasākumi palīdz uzturēt dzīves kvalitāti. Tādēļ iedzīvotāji aicināti sekot līdzi informācijai un arī turpmāk izmantot pašvaldības piedāvātās iespējas. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.